brīdī es jūs vēlos aicināt iejusties mana skolēna ādā un pavērot, kāda ir vide klasē. Tas, ko tu redzēji, bija manu stundu vide pēc 2 gadiem iespējamā misijā. To, ko tu neredzēji, kā līdz tam es nokļuvu, un par to būs šīs dienas stāsts. Uzsākot darbu skolā, man bija konkrētas asociācijas par to, kāda ir skolas vide. Manuprāt, tā bija konkrēta strukturēta vide, kurā bija iedibināta sistēma, kurai viss pakļaujas, un tur ir ļoti maza atkāpja no normas. Turpretī māksla man bija kaut kas ļoti abstrakts, plūstošs un neieliekams rāmjos. Tad man stāsts ir par to, kā es šīs lietas apvienoju. Pašai personīgi līdz šim vienmēr ir bijis neskaidrs, kā izliek vērtējums mākslā. Un aizejot strādāt uz skolu, tas bija viens no maniem melnajiem mākoņiem, kā izlikt atzīmi skolēnam par radošu darbu. Un uzsākot darbu, ļoti konsekventi piegāju šai lietai un veidoju precīzus uzdevumu aprakstus, veidoju ļoti konkrētus kritērijus, lai skolēniem būtu skaidrs, kā veidojas atzīme. Un tad strādājot pie šiem kritērijiem un uzdevumiem, sapratu, ka arī maniem skolēniem un skolēnu vecākiem līdz šim nav bijis skaidrs, kā tad veidojas atzīme. Un prieks, ka pēc 2 gadiem es šo melno mākoni esmu pagaisinājusi, un mani skolēni arī aptaujās raksta, ka viņiem ir skaidrs, kā viņi iegūst vērtējumu un kādi ir summēti punkti. Zinu, ka strādājot vispār izglītojušā skolā, no visiem saviem skolēniem nevaru pieprasīt lielus, radošus, izstrādātus un augstas kvalitātes darbus. Un tas, ko es vēlējos sagaidīt no viņiem, ir spriedzspēja par mākslu un mākslas procesiem. Tas, ka viņi orientējas šajā tēmā un viņiem ir savs viedoklis. Un kā veidu, kā uz šo tiekties, izveido idejas pamatojumu. Jau mazāko klašu grupās, 4., 5., savos darbos norādīja uz konkrētām lietām un paskaidroja, kas tur ir uzzīmēts. Vidējā klašu posmā skolēniem jau bija plašākas atbildes, kur bija jāpaskaidro, kas manā darbā ir svarīgākais, uz ko es koncentrējos un uz ko liku uzsvaru. Savukārt vidusskolas klasēm jau bija iedota ļoti konkrēta struktūra, pēc kuras vadīties un veidot savu aprakstu. Un pēc 2 gadiem apraksti kļuva aizvien garāki, plašāki, skaidrojošāki, un brīžiem jau sāka konkurēt ar pašu radošo darbu. Un nolasīšu citātu no šī darba paskaidrojuma. Es izvēlējos šo darbu zīmēt izvērstāk, jo man patīk sevi neierobežot un darīt to, kas man patīk. Dadaisma stilā to var darīt, jo šeit nav nekas svēts un neaizskarams, atšķirībā no surreālisma, kur jābūt kaut kam neparastam, saistītam ar zemapziņu, vai futūrismu, kur jābūt kādai kustībai. Un darbs spriedze. Es tagad arī esmu ļoti saspringta, ļoti iederās. Manuprāt, tā ir spriedze atrasties tieši tajā vietā, tajā brīdī, kad cilvēks izlādējas, un es to attēloju, jo šīs jūtas ir pilnīgi visiem saprotams. Maniem skolēniem manā klasē ir ļoti skaidra mācību un darba organizācijas sistēma. Tas palīdz strukturēt ikdienas darbu un tajā pašā laikā dot pietiekami daudz brīvības izpausmēm dažādām. Un skolēni zina, kad ienākot manā klasē, viņiem vispirms ir jāapskatās ekrānā, jo tur būs rakstīts, kas ir jāsagatavo stundai. Un ja man kaut kas nav līdz, man tas ir jāatrod un jādabūj līdz zvanam. Skolēni zina, ka mēs neuzsāksim ātrāku stundu, kamēr visi nebūs nomierinājušies. Mēs gaidīsim 1, 5, 10 minūtes, stāvēsim kājās, kamēr visi būs mierā.
Skolēni arī zina, kā mēs mācāmies un uzsākam jaunas tēmas. No sākuma mēs paskatāmies, kas tas ir, pēc tam mēs apgūstam, trenējamies un tad vairākas stundas strādājam pie patstāvīgā darba. Skolēni zina, kurā laikā viņi drīkst pārvietoties pa klasi un kuros laikos to nevar darīt, un viņi zina, kur atrodas dažādi resursi. Un kā īpaši svarīga lieta man personīgi ir vide, kuras atrodos, un kā piemērs, es pabīdīju puķis, man viņas traucēja visu dienu šodien. Un arī savu klases vidi centos iekārtot tā, lai man tajā ir ērti, un lai man skolēni jūtas droši, mierpilni un ērti. Un kā viens no tādiem svarīgākajiem posmiem vidas veidošanā bija mūzika. Skolēni zināja, ka nākot uz patstāvīgiem darbiem, viņiem ir atļauts klausīties mūzika austiņās. Bet viņi arī zināja to, ka man vienmēr būs ieslēgta mūzika klasē. Un bija speciāls playlists, lai pamostos no rīta. Jo jūs iedomājaties, ka atnāk 5. klase, pirmdienas rītā, 20 pāri bērni un tādi izmīcīti, saņurcīti un neapmierināti. Tad mums ir rīta pamošanās mūzika visu stundu paralēli mūsu darbam. Un pēc 40 minūtēm jau es redzu, ka viņa garstāvoklis ir izmainījies, viņi ir daudz pozitīvāki un smaidīgāki. Tad, kad bija jāpabeidz patstāvīgais darbs, mums bija ātrāki ritmi, jo darbs ir jāpabeidz šajā stundā. Un bija arī atlasīta mūzika dienas nobeigumam, jo es un skolēni 7. stundā noguruši. Un regulāri strādājot pie šīs mūzikas un mākslas kopā, pamanīju, ka skolēniem ir vieglāk koncentrēties darbam, jo tad, ja es piemirsu uzlikt mūziku, viņi man to atgādināja. Lūdzu, uzlieciet mūziku, lai mēs varam strādāt. Pēc 2 gadiem arī novēroju, ka tad, kad uzlieku mūziku, visi sāk strādāt un apklust. Un bija arī daudz pozitīvu atsauksmu Endurio aptaujās tieši par mūziku klasē. Bet tagad izslēgsim. 2. gadā no klases vides un atmosfēras pārcēlāmies uz skolas vidi. Un ar 7. klasi projekta nedēļā veicām projektu skolas vidas uzlabošana. Un skolēni grupās pa 4-5 veidoja skolai atpūtas, mācību, spēļu un stipros stūrus, kur skolēni var pavadīt savu brīvo laiku starpbrīžos. Ar vidusskolas klasēm, mācoties grafitī mākslu, veidojām grimētavai, ģērbtuvei 2 stencilu sienas. Savukārt ar vienu no 9. klasēm pa skolu veidojām mini izstādes, kur skolēni paši apkopoja savus semestra darbus, formēja, veidoja stendus un arī izdomāja, kur tos izvietos skolā. Paralēli visu gadu mums bija aplūkojums dažādas spilgtāko, oriģinālāko, interesantāko darbu izstādes gaitiņos. Tas, ko tu redzi, ir brīnišķīgi un vērtīgi, bet līdz tam ir jānonāk. Paldies!